Šobrīd es jums pastāstīšu, kā pievienot karogu un pacelt karogu mastā, kurš ir izveidots ar slēdzenes iekšējo karogu pacelšanas sistēmu. Šai gadījumā šī karoga masta aukla iznāk no masta iekšpuses pa uzgalu ārpusē. Augšējā karoga karabīni mēs savienojam ar auklas karabīni, un apakšējo karoga karabīni mēs pievienojam pie atsvara, kurš nāk zem karoga apakšā. Tad ir slēdzenes sistēmas kastīte, kurā mēs noņemam vāciņu nost. Šeit ir divas atveres. Augšējā atveru mēs velkam šo auklu ārpusē, un karogs dodas augšup attiecīgi šādā te veidā. Ja, tātad karabīna viena augšā, viena apakšā, un karogs ir pa vidu. Mēs nevelkam auklus nekur cauri, neko nefiksējam. Nu, tādā te veidā šis karogs arī tiek uzvilkts karoga mastā. Svarīgi ir saprast to, ka, ja gadījumā neliekam karogu, nu, teiksim, kaut kādas vētrainas vai brāzmainas, vēja brāzmainas dienas, un karogu ņemam nost, tad šo auklu vienmēr savienot ar atsvaru, ja neliekam karogu un uzvelkam augšu ar astēm lejā. Nekad neuzvelkam auklu, cenšamies neuzvilkt, ja neesam uzlikuši atsvaru, jo citādi radīsies situācija, ka šo auklu nedabūsiet lejā, jo tai nav svara un būsiet spiesti nolaist karoga mastu. Un lūk, un šādā te veidā, kad karogs ir uzvilkts, aukla tiek nofiksēta šeit, šajā fiksatorā. Attiecīgi ar roku un pirkstu veiklību palīdzību mēs to saliekam apakaļ apakšējā atverē, tā glabājas masta iekšpusē, un ar slēdzenes sistēmas kastītes vāciņu tas viss tiek aizslēgts smuki.